Nu, čaunieks, labi, rīt, vēl vakar tur, cik apmēram, plus mīnus ir kaut kas līdzīgs. Man ir viens stāstumais. Tā, labi, jūs neņem vērā, es savā zemnieku formā katru dienu. Kā saka, tas būs uzlābies, netaisīs gudri dīrs, man jau besjāra. Bļaļ, pat ūsts nav nozīt. Varbūt, nevajag. Labi, tas būtu tā, kreļ pohuj. Man viens stāstamais. It kā bija, bet kaut kur nebūs, pēc kā laika būs. Kaut kas te nogļukuj, bļaļ. Kaut kas te jāpaskatās tā, aiziet, tagad viss ir kārtībā. Tā, labi. Par cik esi zemnieks saimniecībā, bļaļ, piedzimsi pie kāpos lauka, bļaļ, man stājas atradnetīšām. Tādā ziņā, labi, daudz jau tur gudri dirs nevajag. Bet man viena anekdote bija, ja es stāstu, kā jūs, piemēram, jūs baigi gudrie, droši vien jūs ir visgudrākie, bļaļ, visi zaibisi, tā davai izstāst. Kā jūs tur soļanku ar vai zupu tur, bļaļ, vai vēl kaut ko. Bļaļ, tagad davai klāj vaļā viss savas lietas, ko tu pis iekšā tajā katlā, bļaļ. Zini ko? Tur īstenībā nevajag nekas daudz. Un zubu labi. Tā kā jūs nepārforsat. Jūs ar savu saļanku tur ej, tur ir visam vispār, bļaļ, tik daudz tur, bļaļ. Visās piedevs, bļaļ, neskaitot ar kartupelā, tu sāks pirmo, pēc tam, bļaļ, tu, bļaļ, jau kaut kā dasēta, bļaļ, tu vai tu maziņ gabaliņ. Tādu šitie, bļaļ, pis, paņem uzreiz un aprī un viss. Nav tur iečekaries. Ot, es jums iemācīšu viens. Zup, kā pareizāk jātais. Ja tev mājās aug kāpos, paņem nogriez to galvos, ja tev ir pirms vai no veikalā, tu nopēc, nekas daudz neatšekaries. Viss te kaut ko tu, bļeļ, pisās ir piemēr. Es nesaprotu, jopaņi rot tiešām, bļeļ, es arī čakarējies. Es domāju, nahida. Galīgi dirs, es saku godīgi. Te nav, bļeļ, te pa vienkārši, te nav nekāds restorāns. Jā, aizbrauc restorānu, bļodiņu, bļeļ, tev noplēsīs, bļeļ, 5 eiro, nahuj. Paņem pats uztais, bļeļ. Tev nebūs jāmaksā nemaz 2, neviens, 50 centi, pats sev tu pateiksi paldies. Un kā var zupu, kaut kādā visām to. Ja tev, es aizmirsu izstāstīt, ja kāpos. Bļaļ, tev nekas nav jāgriež no viņa. Nogriez kārtnos, iepis katlā veselu kāpos galvu, cik tev kārtlā iet, nezinu, kāds tev tos katls tāds, lai bišķi mazāks, ir jau visādi izmēr. Ieliec veselu, iemet iekšā, un pēc tam to rīkoties ar viņu ieliec pārīt uz, normālā temperatūra karstā ūdeni. Augstēja viņš nevarīsies. Nē, es nav redzēs. Tas paņem zaļēt, tāpat pohuj. Tā, tu zup, to piepisi klāt šitos visās,
kas tev ir, nu, bļaļ, nu, pohuj, zubēs tūlīt tās pasvāris kaut ko līdzīgi. Ja jūs netic, tad jūs drīz ticat. Es neteikšu ko, bet kaut ko jā, nu, pagaidām man, bļaļ, šitā iznāk, jā, man pašam jau, es jau nebraucu uz restorānu ēst, kā saka, pusdienas vakariņas, brokas, tur, bļaļ, aici, divreiz aizbraucu, nu, bļaļ, zini, cik tas jau izmaksā, ja tur tik tālu tiks līdz turienei kaut kur, nu. Rīgā vispār dirsā, bļa, Kurzemē mazliet lētāk, lai kā mēs nezin kā, kurā vietā es, bļa, nestaigājis pastais. Es sev, bļa, es šīni augšā viss kaut kāds hamburgers, hesburgers, pohuj, man viss ir restorāni, tādā ziņā. Es zubu no kāpustas, es paceru uzvārdu. Es jums iesaku vārīt veselu veidā, zini, kāpēc? To, ko es pieminēju, to kāpustu ieliekālu. Ja jūs pēc tam kāpustīteņš, tad labs, būs labs, tad var smuk ierūlēt iekšā un iznāks blīns tāds riemais tagad restorānā. Visiem kartupeļiem tur ir divs, pēc tam piebar vēl kaut ko klāt, un viss būs labi. Nu, sāla obligāti, bišķiņ sāla maķenīt, nu, tu ēdam karot arī pietiks, tas būs labi. Mazliet eļu vai tauktu, nu, pilīt, blīdz, nu. Tā, lai nepiedeg, nepiekūst pie to kārtu, kā saka, tā viss būs labi. Nē, es nezinu, jūs tur pamēģini, bet man vienmēr sanāca ļoti labi. Bet tomēr mērs tur, nu, tāpēc tam iznāk izvelc to kāpustu ārā, izdīrā, bļeļ, traka čakarnieks, bļeļ. Nē, nu uzreiz nevajag, viņš ir karsts, jāpagaida, lai pazīst. Tāda ziņa. Bet es iztuju darīju, tagad restorānā, tagad jūs man te nevar appisti bilmi. Pa 5 eiro, bļet, zubs, šķīves nepirks. Nevienu šito restorānu un jūs arī divs. Tas savu 5 eiro vai 3, tur, nu, plus mīnus. Bišķi par sālīt, bļeļ. Tur jūs tur nepis mazens man, nu, es jums tādu. Tas attiecās uz visu Latviju būtībā, un pagaidām man jāsaka, čaunieks jums ar.